skaidri un gaiši nodefinēt, kad tā kā mēs agrāk jau bijām tikušies, un tad, lai visi mēs vienotos un saskaņot, kāda mūsu izpratne kopējā ir par sporta būtību un attīstību aizpēc. Tālāk noteikti pieskārās arī iepriekšēji runātāji tam, kad tagad populāri ir noteikti prioritāros sporta virzienus. Ja es nerunāju šeit par sporta veidiem, es vairāk gribētu akcentēt, lai mēs šodien vienotos vairāk vai mazāk par attīstības virzieniem. Nākošais strādājām pie dokumenta, ko nosaucām par Aizpils novads sporta attīstības programmu 2013. un 2016. gadam. Tātad ņēmām par pamatu olimpisko ciklu, tas tāds starptautiski pieņemt mērāku sportā, kad šo darbu sportā mēs mēģinām akcentēt tieši olimpiskajā ciklā. Varam strādāt 8 gadiem, 12, bet es domāju, ka šis ir pieņemamākais variants, lai katru gadu nav jāatgriežas pie tādām strateģiskām lietām, bet katru gadu mēs varētu izstrādāt un vienoties par tālākiem rīcības plāniem un arī mēģināt viņus ieviest arī savā darbībā. Tāds faktiski ir šīs dienas mērķis, lai visiem kopīgi nonāktu. Protams, nekad viedokļi nesaskanēs 100%, bet vairāk vai mazāk vienoties par pamatu lietām. Par šo dokumentu. Dokuments ir pieejams Aizpils domas mājaslapā. Tiem, kas aktīvi piedalījās dokumentu izstrādē, tika personīgi nosūtīti e-pasti. Es ceru, ka arī presa atspoguļos šos dokumentus mūsu, un tie, kas vēl nav lasījuši, var ar viņu iepazīties Aizpils domas mājaslapā. Pavisam šī dokumenta izstrādē tika kopā nākts 4 reizes, tad bijuši 4 sapulces, ja, un interese pie šī dokumenta izstrādes proporcionāli samazinājās sapulču skaitu. Tātad sākumā par jaunatnes lietām mums runāja apmēram cilvēki 20, un uz pēdējo sapulci mums kāpēc atnāca tikai 2. Tad es saprotu, ka vairāk vai mazāk mēs par tiem jautājumiem esam jau vienojušies un viņus apsprieduši. Visiem viņi ir faktiski skaidri, ja. Bet bez šī sarkasma faktiski visu šo darbu grupu rezultātā izkristalizējās viedoklis, kad Aizpils novads sporta prioritāte ir bērnu jauniešu sports. Ne pieaugušo, ne komandu, ne individuālais, ne tautas sports, bet tieši bērnu jauniešu sports. Un tālāk es varu parādīt, galvenos, protams, plānā, programmā, respektīvi, ir vairāk šie te uzdevumi, kas būtu veicami. Un bērnu jauniešu sportu iztirzājām visciešāk, visrūpīgāk un izvirzījām, pakāpenību, ievērojām sākot no pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības, interešu izglītības un beigās tikām arī līdz profesionālai izglītībai. Tātad par pirmsskolu runājot, 3 galvenie mērķi ir nodrošināt bērnu veselības nostiprināšanu, radīt interesi par fiziskajām vingrinājumiem rotaļu veidā. Pagaidām šajās pirmskolas mācību iestādēs, kas ir mūsu novadā, viņas faktiski notiek visas uz vietām. Mūsu doma, un arī es liku priekšā mūsu izglītības izpildu direktorai Elitai, kad varētu arī izmantot pirmskolas iestādes, kas ir tuvāk Aizpils centram, Aizpiltē, respektīvi lielo zāli, lai bērni, 5-6 gadīgie neapjūkot, ienākot uzreiz 1. klasē, 7 gados, viņi neapjūk šajā lielajā ēkā, lai arī viņi varētu maksimāli brīvajos laikos, jo mums zāle 2 dienas nedēļā Aizpils vidusskola neizmanto, tad šīs būtu tās dienas, kad šie pirmsskolas vecuma iestādes varētu nākt un arī kaut ko sporta jomā darīt Aizpils novads sporta centra zālē. Tā kā tie, kas rūpējās par šo laiku lūgt, varam apspriest šo tēmu un nākat un izmantojot arī vienreiz nedēļā, 2 reizes pēc savām iespējām arī šīs sporta bāzes. Un tas arī sasaucās ar nodrošināt regulāras sportas nodarbības Aizpils pilsētu pagastu sporta bāzēs, obligātā izglītība, vecuma 5-gadīgie, 6-gadīgie, kvalificēti sporta pedagogu vadībā. Šīs nodarbības pamatā vada bērndārs, pirmsskolu iestāžu, izglītības skolotāji, bet es domāju, ka rast iespēju arī kvalificēt sporta pedagogu vadībā, tad arī tas būtu tikai plus katrā ziņā šiem bērniem. Un ar to, ko saskaramies ar ikdienas dzīvē, par ko runā presa, par ko runā masas mēdīja, ir šī koriģējošā vingrošanas nodarbības visiem pirmskolas vecuma grupu audzēkļiem, kuriem tas nepieciešams. Tas procents, laikam, ir diezgan
dramatisks. Bērniem stāju ir liels problēmas, es domāju, ne tikai mūsu pašvaldībā, bet arī visur republikā. Tā kā sākot jau no šī vecuma 5-6-gadīgiem bērni profilaktiski, es domāju, ka tas būtu liels iegums arī šiem bērniem. Tas, protams, viss sasaucās arī ar finansējumu. Es zinu, ka interešu izglītībā aizpats vidusskolā ir šīs te koriģējošās nodarbības, noteikti arī ir citās skolās. Tā kā šim vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību. Nākošais, tur vispārēja izglītība, ka galvenais uzdevums varētu būt nodrošināt iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm pašvaldības teritorijā un izglītības iestādēs arī ārpus mācību stundu laika. Stundas tā ir laba lieta, kā kurā skolā tās ir 2, tiem, kuriem paveicies, tās ir 3 mācību stundas nedēļā, bet šeit vairāk tika akcentēts tas, ko mēs nodarbojamies ārpus stundu laika. Tie ir pulciņi, tā ir profesionālās ievirzes mācību skola, respektīvi mūsu gadījumā sporta skola, tad maksimāli uzsvars, teiksim, vispār izglītībā varētu būt šī nodarbība. Nākošais atjaunot sporta laukumus pie skolām. Pagaidām aktivitātes tādas redzams ir izrādījuši Dzēras pamatskola, iespējams vēl kāds, bet apbraukājot pagastu pašvaldības sporta laukumi pie skolām ir bēdīgā stāvokļa, tieši ārlaukumi. Es nerunāju par sporta zālēm, kur dažas arī pielāgotas ir sporta vajadzībām, bet tieši sporta laukumi ir diezgan bēdīgā stāvokļa. Ir Kaznāgā jauna laukuma uzbūvēta, Smilšu volejbolam ir vēl kāda, ja, bet tieši pie mācību skolām viņi ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Nu, kā trešais panāk, lai visas novada skolas aktīvi piedalās novada skolēnu sporta spēlēs. Ir aktivitāte, ir laba. Varbūt Iveta cenšas ar skolotājiem diezgan cītīgi strādāt, kā metodiskās apvienības vadītāji. Domāju, ka tur viss būs kārtībā, bet vajadzētu tad panākt šo aktivitāti tādu. Nevienmēr būs 100%, tas ir skaidrs, bet tā, lai šie bērni piedalās šajās sporta spēlēs. Pamatā jau skaidrs, tie ir sporta skolas audzēkļi, kas piedalās, jo skola jau skatās arī, kāda būs viņas rezultāti šīs sacensībās. Bet varbūt vajadzētu akcentēt, lai pēc iespējas vairāk šo bērnu piedalītos, ne tikai tie, kas ir ar sportu saistīti un aktīvi vienādā veidā. Nu, un par interešu izglītību, kā prioritāte, viena no virzieniem interešu izglītībā novadā, saglabāt šo skolu sportu, šīs skolas sporta spēles. Iespējams, tā programma ir liela, par to Iveta arī jums painformēs, varbūt viņi ir jāpaplašina, varbūt jāsamazina, jāievieš kaut kas jauns, bet tas, domājams, vairāk iniciatīvā jānāk no sporta skolotājiem. Nākošais veicināt interešu izglītības pulciņu izveidi sporta veidos, kurus nepiedāvā sporta skola. Tātad tas, kas notiek sporta skolā, tas ir diezgan jau aptverts, šie sporta veidi, 5 daini, ja? 6. Tad sporta skolā šie ir aptverti, bet šeit tā doma izkristalizējās tāda, kad veicināt tos sporta veidus, kur bērniem vēl būtu citas intereses, un tas varētu būt šahs, dambre, galdas spēles, citas fiziskās sporta spēles un tā tālāk. Tā kā mēģināt bērnus iepazīstināt ar plašāku loku sporta veidu, ne tikai to, ko mēs nodarbojamies profesionālā režīmā. Un pēdējais panāk, lai visi skolēni nesaistītos kādā no skolas vai interešu izglītības sporta veidiem. Tā varbūt utopija, nekad visi nepiedalīsies, visi skolnieki, bet mērķis tāds ir, un kāpēc nestādīt augsts mērķis. Nu, un sporta skola, respektīvi par profesionālās ievirzes izglītību. Pirmais jautājums, kas bija, viņi varbūt neapsprieda tik plaši, bet varbūt dienas kārtībā no cilvēkiem saņemt teiksim, informāciju un arī kā ir bijis iepriekš, tad izvērst diskusiju par profesionālās ievirzes mācību iestādes aizpēc novada sporta skolu izveidi. Faktiski tas varētu būt ilglaicīgs process, lai sabalansētu visas domas, salikt visus plusus, mīnusus, ko mēs iegūtu, ja būtu aizpēc novadā pašiem savu sporta skolu. Ir cilvēki, kas aizstāv, kad ir labi, kā pašlaik ir darbojamies Liepājas rajona sporta skolas ietvaros. Tā kā tas varētu būt diskusija par tēmu. Nākošais attīstīt visu sporta skolas sporta veidu nodaļas, kā prioritāriem izvirzot sporta veids, kam aizpēc novadā ir izveidots modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas sporta bāzes.
Neviens mums neaizcels stadionu projām no aizputas, neviens mums arī sporta zāli neaiznesīs, neviens arī mūsu šautu, lai arī cik viņi bēdīgā stāvoklī tagad būtu, neviens viņu netaisās likvidēt vai aizpildīt projām. Tā kā, ja ir radīta infrastruktūra, paralēli jāattīstās arī šiem sporta veidiem. Negribu noniecināt nevienu sporta veidu, mums ir arī atbilstošas bāzes citos sporta veidos, bet šis vairāk ir uzsvars uz profesionālās izglītības mācību iestādi, kāda ir sporta skola. Paralēli tautas līmenī, interešu izglītības līmenī var attīstīt pēc cits patīks cilvēki, ko viņi grib, kā viņi vēlās, nevienam neko nevar aizliegt. Florbolā ir privāts sporta klubs, tad viņi darbojās pēc saviem ieskatiem, pēc savas saprašanas un diži tur padomu neprasa. Varbūt neveiksmīgāks piemērs bija pieminēto futbolu, varbūt vajadzēja iesākt ar interešu izglītību, pakāpeniski ielikt tajās ragavās, ko sauc par profesionālo ievirzi, bet tas ir bijis un tas jāskatās, kā būs tālāk. Piesaistīt sportskolā jauns profesionāls treneris. Šogad uzsācis darbu ir vietletikā, treneris pats arī esmu uzsācis darbu volejbolā. Tā kā es domāju, ka es tev neuzskatu par korifeju šajā sporta veidā, bet es domāju, ka Artūrs ar svaigām zināšanām vietletikā dos lielu pienesumu mums arī vietletikas spēlēt novadā. Sporta skolas audzēkņu atlasē iesaistīt vairāk bērnus no Aizputas novada lauku pagastiem, citiem novadiem, nodrošināt ap transportu, lai nokļūtu labākajās treniņu vietās. Šis ir diezgan sāpīgs jautājums dotajā momentā. Finanses mums ir tik, cik ir par lauku bērniem. Tā pagaidām ir tāda diezgan liela sāpe, līdz ar šo futbola grupas izjukšanu, tātad arī izņemot Aizputi, vairāk mācību treniņu grupas ne Kalvenē, ne Afriķu pagastā, Laišas pagastas ir, jā, ne Kazdāngā ir vietletika palikusi, Cīravā vietletika, jā. Tad ir Kalvene, jā, kur ir tādi tukšie punkti, kur mums nav šīs mācību treniņu grupas, bet tas ir atkarīgs no cilvēkiem uz vietas, kas strādā. Ja būs profesionāls treneris, būs arī materiāla tehniskā bāze un vieta, kur ir sevišķi to darīt, tad arī šīs grupas tur veidos. Tā kā, un arī par šo transportu, tās ir izmaksas. Ja. Es nezinu, kā šo jautājumu kārto mācības mūzikas skolu, vai tur tiek nodrošināts transports bērniem nokļūšanai uz šīm skolām, kas ir centrā. Es saku, vīri māja ar galvu, es saku, ka nav. Tad šis ir jautājums no mūsu ekonomikas, no labklājības viedokļa. Vai mēs varēsim šos lauku bērnus labākos izvadāt uz šīm sporta bāzēm, kas būtu ideālā variantā, vai nevarēsim. Piemēram, tepat 36 km no Aizputas ir labākā sporta bāze vietletikā Ziemas Kuldīgā. Būtu jau ļoti labi, ja mēs varētu vismaz vienreiz nedēļā nokļūt un savus vietletus arī ielaist labākajos apstākļos trenēties, kāda ir mūsu valstī nodrošināta. Ja. Nākošais rīkot sporta atpūtas nometnes visiem sporta skolas audzēkņiem pagaidām. Esmu dzirdējis, ka tāds notika, bet tas ir veids, kā bērnu piesaistīt, pavilkt ārā atkal vasaras laikā no ielas, ko gan treneri noteikti man oponēs teiks, ka mēs jau tā visu vasaru strādājam savā atvaļinājumā, bet šīs te sporta, es teiktu arī atpūtas, kultūras nometnes būtu sporta šādiem bērniem nepieciešams. Runa ir pagaidām par vietu, kur tas varētu notikt, un arī par formu, vai tās ir dienas nometnes vai uz laiku, tas vēl jautājums ir atklāts. Nākošais medicīnas jautājums, kas runāts arī domē, tad pieņem darbā medmāsas, kas uzlabot sadarbību ar ģimenes ārstiem, ar treneriem dot izvērstāks slēdzienu par bērnu veselību. Medicīniskā kontrola notiek sporta skolā, caur ģimenes ārstiem un arī valsts medicīnas centrs ierodās, Dainis varbūt varēs pastāstīt plašāk, kad plānots un kādā veidā, kā bērnu veselībai tas ir primārais, lai bērns varētu strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos. Bez pēdējā punkta, kad katru gadu nodrošināt finansējumu sporta inventāru iegādēju un atjaunošanai, kas mums, diemžēl, ir ļoti žēlīgā stāvoklī, izņemot dažus sporta veidus. Bez tā mēs nekur tālāk šajā te bērnu jaunošu sportā netiksim. Jā. Mēs nevienā vietā pagaidām tālāk nerunājam, ka mums vajadzētu kādu jaunu skaistu sporta bāzi. Es domāju, pagaidām tās, kas mums ir, tās ir pietiekošas, un vismaz manā skatījumā viņas ir tikai jāattīst un
un jāuzlabo tur varianti nav. Tā, sadaļa sports visiem. Nu, varbūt nelasīšu visu šo te, kas bija pie galvenajiem uzdevumiem, bet pie sports visiem es gribētu akcentēt divas lietas. Izskanēja jautājumi, kā var apvienot interešu pulku, piemēram, kas grib spēlēt, piemēram, šahu. Manā skatījumā, arī šīs darba grupas skatījumā, ir jāveicina sporta klubu veidošanos. Mums ir runas bijušas par sekcijām, par vēl kaut ko. Valstī noteikti kārtība, un es domāju, arī pašvaldībā vispār pieņemta kārtība varētu būt, kad atbalstīt sporta klubus, oficiāli reģistrētus sporta klubus, kas pēc savu status ir biedrības vai nodibinājumu, katrā valsts likumdošana, un tātad arī ar šiem sporta klubiem sasaucās nākošais punkts, lai veicinātu, lai klubi organizētu plašākus pasākumus, respektīvi sacensību plašākai sabiedrībai. Tad šie klubi, šī interešu kopa apvienojās un dod arī kaut kādu sabiedrisku labumu. Ne tikai ir patērētāji zināmā mērā, bet viņi arī dod kaut kādu zināmu labumu šajā vietā. Protams, izveidot klubu, tās ir zināmas dokumentālas prasības, finansiāli, grāmatvedis un tā tālāk. Bet ja šis kopums cilvēku nav tikai 2 vai 3, bet ir lielāks, es domāju, ka tas viss ir izcinājums. Tie, kas lasīja šo sporta programmu, tad šeit arī ir apskatīts viss tālāk, kas ar sports visiem saistās gan ar sacensību organizēšanu, gan ar citām aktivitātēm un varbūt tas pēdējais punkts, kad veicināt, lai lauku skolas ir pagasts sporta dzīves centrs, es domāju, tas ir būtiski. Tas ir būtiski, jo kur citur tā dzīvība būs, ja ne mācību iestādē. Augsts sasniegums sports. Te jau tika pieminēti šie sportisti, kas tomēr šo novada aizpats vārdu nes pasaulē, un lai arī cik tas banāli nebūtu, viņi jau visi ir nākuši no sporta skolas sistēmas. Kāds jau viņš ir, izņemot varbūt Paulis, nezinu, kāda viņa saknes, tā agrīnā vecumā bija, bet tā pieminētie bobslejisti ir bijuši vieglatlēti un volejbolisti, faktiski viņi jau ir grozījušies kopējās sistēmā. Ja tā augsts sasniegums sporta, es redzu divas lietas, kas varētu būt tāda perspektīva. Tās nebūs ne rītā, ne šodien, ne varbūt pēc gada. Izlaižot to pirmo punktu, ko mēs jau pieminējām, kad jāattīst tie sporta veidi, kuriem ir labas bāzes mums. Šeit mēs arī esam diskutējuši par aizpildēm mūsdienīgu sporta internātu un talantīgu Kurzemes jauniešu piesaistē. Es zinu, ka daudziem tā doma nepatīk, bet mēs citādāk šo kapacitāti novadā palielināt nevaram. Tā ir viena sadaļa, un tas arī iet sasaistē ar iespējams ar mācību iestādi, kāda ir aizpats vidusskola par sporta klases. Tas ir varbūt arī arhaisms, bet viņas darbojās, viņas lēnāk atsāka republikā veidot. Šiem bērniem tiek veidoti atvieglot un citādāk noteikumi mācību stundām, pēc iespējas vairāk nodrošināt šie treniņa apstākļi un tam līdzīgi. Un otrs, kas sasaucās ar augstu sasniegumu sportu, ir sekmēt starptautisku pasākumu un sacensību norisi novadā. Neteiksim, ka kāds mums šīs sacensības met pakaļ, lai piedāvātu, lai aizpatē kaut kas notikt, bet es domāju, ka tā ir mūsu pašu aktivitāte, cik mēs aktīvi mācēsim piesaistīt un cik finansiāli izdevīgi būs šie pasākumi, kas varētu būt ne tikai tradicionālos sporta veidos aizpatē, bet arī tehniskos sporta veidos un arī citās sporta aktivitātēs. Tas noteikti sasaucās arī ar turismu nozari, jo, lai sarīkot kādu sporta pasākumu, nepietiek tikai ar sporta bāzi kvalitatīvu, bet vajadzīga arī cita infrastruktūra. Tā ir naktsmītnes, tā ir ēdināšana, kaut vai elementāri degvielu ieliet, ko aizpatē var, protams, ja, bet tas sasaucās ar veselu infrastruktūru, lai šeit uz vietas kaut kas notikt. Ja, ja mēs varam tādos Latvijas līmeņa pasākumos šīs naktsmītnes piesakt ar cīravu, kazdām un tas, kas mums aizpatē uz vietas ir, ja, tad tādos pie starptautiskiem pasākumiem tās jau būtu zināmas prasības, ko pagaidām mēs izpildīt varam
bet vairāk nevaram faktiski. Jā. Nu tālāk, un pēdējais punkts nodrošināt aizpēc novada pārstāvniecību Latvijas mēroga pasākumos. Nu, ja ņem par piemēru šogad notikušo Latvijas olimpiādu, 3. vasaras, es domāju, ka aizpēc novads ļoti cienījami pārstāvēja sporta veidos, kas mums ir šeit pieminēti, šaušana, volejbols, vietlēt arī centīgi darbojās arī pārējie sporta veidi. Ja? Tā kā es domāju, ka šī te pārstāvniecība tikai jāpalielina un jānonāk līdz kaut kādām konsensusam. Nākošgad ir jaunatnes olimpiādu vasaras, tā kā mēģināsim arī šī formā pārstāvēt savu novadu pēc iespējas labāk.